Tieši šobrīd gandrīz 150 cilvēki atrodas okeāna vidū uz kuģa, kur izplatās ļoti bīstams vīrus. Šobrīd Atlantijas okeānā atrodas kuģis, kuru daži jau sauc par peldušu karantīnu. Uz klāja ir gandrīz 150 cilvēki no 23 dažādiem valstīm, un jau ir arī mirušie. Gandrīz mēnesi neviens nezināja, kāds vīrus izplatās uz kuģa. Aprīļa sākumā ekspedīciju kuģis MV Hondius devās ceļā no Argentīnas. Maršruts veda cauri Antarktīdai un attālām salām okeāna vidu. Pēc dažām dienām vienam no pasažīriem palika slikti. Temperatūra, bezspēks, elpošanas problēmas. Vēlāk vīrietis nomira tieši uz kuģa. Tajā brīdī neviens vēl nenojautā, ka tas varētu būt kaut kāds ļoti bīstams vīrus. Pasažīri turpināja atpūsties, komunicēt un izkāpt krastā atpūsties. Pēc kāda laika saslima arī viņa sieva. Viņu steidzami nogādāja uz Dienvidāfriku, taču, diemžēl, slimnīca viņa arī nomira. Pēc tam saslimšanas gadījumi sāka parādīties arī citiem pasažieriem, un tikai pēc vairākiem nedēļām laboratorijas apstiprināja. Uz kuģa tika atklāts Andes hantavīrus. Parasti hantavīrus tiek nodots cilvēkiem tikai no grauzējiem, taču šis paveids spēja izplatīties arī no cilvēka cilvēkam. Mirstība var sasniegt pat 50%. Specifiskas ārstēšanas joprojām nav. Šobrīd kuģis atrodas pie Kaboverdes krastiem. Dažas ostas atsakās tos pieņemt. Uz kuģa turpinās karantīnas, bet varas iestādes cenšas izsekot visus, kuri varētu komunicēt ar inficētājiem. PVO norāda, ka globālā uzliesmojuma risks ir zems, taču tieši šobrīd gandrīz 150 cilvēki atrodas okeāna vidū uz kuģa, kur jau bijuši nāves gadījumi.